Labdien, mīļie skatītāji! Priecājos redzēt savā kanālā. Nāk rudentiņš, būs barga ziema. Kā tam sagatavoties? Pašlaik ekrānos jūs redzat smilšu ērkšķus, kas diezgan bieži ir sastopami, bet tos vajag stādīt. Ir arī smilšu ērkšķu dārzi, ir smilšu ērkšķu audzētavas un tā tālāk. Ja mēs paši stādām smilšu ērkšķus, tad jāatceras, ka smilšu ērkšķiem patīk pamitra zeme, bagātīga ar trūdvielām, un ja mēs stādām smilšu ērkšķus, tad jāatceras, ka mums jāpērk gan sievišķie, gan vīrišķie smilšu ērkšķi. Vīrišķie smilšu ērkšķi jāstāda valdošo vēju pusē, lai vējš pūšot apputeksnē sievišķos smilšu ērkšķus, un tad mums būs odziņas. Jau senajā Āzijā medicīnā smilšu ērkšķi tika pielietoti veselībai, lai to stiprinātu, atjaunotu dziednieciskām dažādām vajadzībām gan Ķīnā, gan Tibetā, gan antīkās Grieķijas medicīnā. Dziednieki smilšu ērkšķus galvenokārt izmantoja dažādu ādas slimību, aknu vainu, gremošanas trakta slimību ārstēšanai, bet laikam ejot tika atklāts arī smilšu ērkšķus. Citas īpašības tika ražota smilšu ērkšķu eļļa, kas remdēja sāpes un radīja dziedniecisku iedarbību iekaisuma gadījumos. Smilšu ērkšķos daudz antioksidantu, kas veicina dažādu organismu attīrīšanos, to izmanto audzēju profilaksē un daudz kur citur. Pašlaik faktiski smilšu ērkšķi tiek izmantoti gandrīz visur, kur vien viņus var iedomāties izmantot. Uztura bagātinātāja reģistrā smilšu ērkšķus atrod vairāk nekā 100 dažādos produktos. Tiek ražotas košļējamās pastilas ar smilšu ērkšķiem, kapsulas, tabletes, aerosoli, smilšu ērkšķu eļļa, karameles, ledenes, pulveri karsto dzērienu pagatavošanai, sīrupi, ziedes, svecītes, ko plaši lieto hemoroīdu ārstēšanai, taisnās zarnas plaisu un čūlu gadījumā. Tiem piemīt pretsāpju, pretiekaisuma, gļotādu, reģenerējoša, jeb atjaunojošu darbība, antiseptiska iedarbība, mazinās sāpes, nieze, labāk dzīst plaisas. Arī ginekoloģijā tiek izmantoti. Smilšu ērkšķi tiek izmantoti kosmētikā, matu, ādas un nagu kopšanai. Smilšu ērkšķu eļļu pievieno šampūniem, kondicionieriem, maskās, dažādos krēmos, piemēram, rokas ādas kopšanai un citur. Smilšu ērkšķiem piemīt ādu atjaunojoša un mīkstinoša iedarbība. Āda kļūst samtaina un ļoti patīkama. Kāpēc tik plaši tiek izmantots šis augs, šīs odziņas? Smilšu ērkšķu okas ir ļoti vērtīgs vitamīnu un minerālu elementu avots, īpaši ziemai tuvojoties. Un tāpēc, kā tikko ogas ir gatavas, tās pastāv kādu laiku, un diezgan ātri mums blakus atrodošie dzīvnieki, tas ir kājputni, vienkārši nolasa šīs ogas, jo viņiem vajadzīgi vitamīni un minerālu vielas, lai dotos tālā ceļā uz siltām zemēm. Tāpēc mums jācenšas salasīt saulēcīgi šīs odziņas, ja tās aug pie mums. Smilšu ērkšķu eļļa sekmē arī dzīšanas procesus. Apēdot dažas skāpas smilšu ērkšķu odziņas, mēs sajūtam možumu, pazūd nogurums. Odziņas tonizē mūsu organismu. No ogām gatavo arī sīrupu ievārījumu, un tas ir labs vitamīnu avots, kad iestājas mums ziema. Smilšu ērkšķus vāc rudenī. Tie nogatavojas septembrī, oktobrī. Un tātad veids, kā mēs viņus saglabājam, ir ļoti plašs. Kā mēs gribam, tā daram. Var saldēt, var
žāvēt, var spiest sulu, var izmantot eļļas gatavošanai, vai var vārīt ievārījumu un tā tālāk. Arī smilšērkšķu lapām un mizai piemīt ārstnieciskās īpašības, pretiekaisuma iedarbība. To gan izmanto drusku retāk. Augļos ir plašs aktīvo vielu saturs, tur ir vitamīni, organiskās skābes, eļļa, flavonoīdi, minerālvielas, miecvielas, pektīnvielas, cukuri. No vitamīniem visvairāk šeit ir C vitamīns, J vitamīns, karotinoīdus, B grupas vitamīni un K vitamīns, bet no minerālvielām visvairāk ir cinka, magnija, dzels, kalcija, vara un vēl daudz kas cits. Gandrīz vieglāk būtu nosaukt to, kā šeit nav. Tāpēc ogas izsenis ir ļoti iemīlētas un plaši izmantotas veselības saglabāšanai, darba spēju tonizēšanai, uzmundrināšanai. Šo augu lapās un mizā iekšā ir serotonīns, jeb laimes hormons. Tāpēc apēdot pāris odziņas, mēs kļūstam mundrāki, priecīgāki, jautrāki. Paldies par uzmanību. Gaidīsim ziemu, sagatavojoties pienācīgi, lai jums ir laba veselība. Paldies par uzmanību.